lai ir ar jums. Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis evaņģēlists Lūka 1. nodaļā. Gods tev, Kungs! Marija cēlās tajās dienās un steigšus devās uz kādu Jūdas pilsētu kalnienē, un iegājusi Zakarijas namā sveicināja Elizabetu. Un notika, kad Elizabete izdzirdēja Marijas sveicienu, bērns viņas miesās salēcās, un Elizabete tika svētā gara piepildīta. Un skaļā balsī viņa iesaucās: Tu svētītā starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augurs. No kurienes man tas, ka mana Kunga māte nāk pie manis? Redzi, tik līdz manas ausis izdzirdēja tavu sveicienu, bērns manās miesās līgsmībā salēcās. Laimīga ir tā, kas ticējusi, ka piepildīsies tas, ko Kungs viņai ir teicis. Tas ir mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlijs. Slava tev, Kristus! Kungs, mēs tev pateicamies un slavējam tevi par tavu evaņģēliju vēsti, par tavu žēlastību, ko tu dāvājies esi mums, ka mēs varam klausīties tavā vēstī un stiprināties Kungs ticībā. Patiešām, lai tava klātbūtne ir tavā vārdā un evaņģēlijā, caur tavu mīļo dēlu, Jēzu Kristu mūsu Kungu. Āmen. Šodien mēs mūsu Latvijas baznīcās un daudzās ģimenēs svinam Mātes dienu. Un arī tā klausoties no rīta, ka Latvijas radio ir tas akcents uz Mātes dienu, no vienas puses liels prieks, ka tas tā ir, kad svētdienā, tas tiek atcerēts un kad mēs esam atgriežusies pie tādas veiksmīgi sāktas tradīcijas, kas ir patiesībā mūsu Latvijas luterāņu baznīcā viena no tādām nesenākajām tradīcijām. Mums ir Mātes diena, kura ir apmēram 100 gadus bijusi kā daļa no kristīgās baznīcas tradīcijas. Un nesen ir ieviest arī vēl Tēva diena rudenī, bet šī Mātes dienas tradīcija ir ienākusi no Amerikas Savienotajām valstīm, kur tāda sabiedriski aktīva sieviete Anna Džervisa 1907. gadā šo tradīciju bija iesākusi, atceroties gan savu māti, gan arī māmiņas, kas ir jau aizsaukts patiesībā mūžībā. Un Pirmajā Latvijas republikā šo dienu sāka svinēt luterāņu draudzēs, un tā ir iegājusi tajā laikā līdz pat 30. gada beigām tādā patiešām tautā pazīstamā līmenī, lielā mīlestībā un priekā. Un 1934. gadā Masalaces draudzē, tas Masalaces draudzes pirmais tā laika mācītājs, bija pirmais, kurš to sāka atzīmēt, Alfrēds Skrodelis. Un tad, kad mēs paskatāmies, ir tāda vietne arī, ko var internetā paskatīties, Nacionālā enciklopēdija, tur vēl arī ir aprakstīts, kādas tās tradīcijas ir bijušas. Un tur ir minēts viens labs citāts no Smiltenes mācītāja, profesora Kāļa Kunziņa, kurš ir arī, starp citu, svētījis brīvības pieminekļa akmeni, un viņš raksta par Mātes dienu šādi: Mēs, latvieši, esam maza tauta. Mums rūpīgi jākrāj un uzticīgi jāglabā ikviena vērtība, kas mūs var darīt bagātākus, stiprākus un lielākus. Tāpēc mēs nevaram vienaldzīgi paiet garām Mātes piemiņai un piemiņas dienai, ko šodien svin daudzas pasaules tautas un valstis. Mēs šodien saprotam, ka darbs, kādu veikušas un ikdienu veids mūsu māmiņas, varbūt ārīgi var likties neliels. Viņš bieži ietverts ikdienas lokā starp istabu, kūti, sētu un pagalmu, bet tas savā būtībā ir tik liels un svēts, ka reti kāds to apgaro un apskaidro liela un svēta ideja – dot pasaulei jaunu dzīvību,
auklēt un audzināt tautas saimi, viņas nākotni, jaunus cilvēkus. Kāpēc tas darbs būtu mazāks nekā, piemēram, uzcelt lielu jaunceltni vai sarakstīt kādu grāmatu? Un patiešām šis pamudinājums ir tāds, tiešām akcenta vērts. Mātes dienā ir tāda tradīcija aiziet uz baznīcu un pielūgt Dievu. Pielūgt Dievu, aizlūgt par mūsu ģimenēm, par mūsu māmiņām, par vecmāmiņām, par ģimenēm. Un tas bija tajā laikā, ka var teikt diezgan pašsaprotam. Aiziet uz baznīcu un pēc tam aiziet uz kapsētu un nolikt ziedus savām mātēm vai pat arī citreiz kādām sabiedriski aktīvu cilvēku, pazīstamu cilvēku mātēm, ja ir pazīstama tā kapsētā tāda vieta, vai arī pat tādai nekam nezināmai mātei, kas tur adusās. Un pēc tam tur bija dažādi pasākumi tajā laikā. Un tādēļ arī šajā reizē, cik svarīgi mums atcerēties šo labo, patiesībā tādu svētīgu, labu tradīciju, un arī mums Latvijā ir svarīgi, ka mums ir šādi akcenti, kas stiprina šīs mūsu sabiedrības pamata vērtības. Un ģimene kā vērtība, mātiskums ir ļoti svarīga vērtība arī mūsu sabiedrībā, uz ko ir ļoti vērts arī likt uzsvaru. Un patiešām arī tādēļ šajā dienā mēs sveicam mūsu mīļās māmiņas, mūsu mīļās vecmāmiņas, mūsu mīļos cilvēkus līdzās, jo tas ir tik ļoti svarīgi. Un arī tās mūsu jaunās māmiņas, kuras mēs arī Ikšķilē arī redzam, ka viņas staigā ar bērniem vai ar ratiņiem, un arī mūsu topošās māmiņas, lai Dievs tiešām svētī jūs un dāvā jums daudz mīlestības, spēka un arī labus cilvēkus līdzās. Un svarīgi mums, vīriem un tēviem, mūsu ikdienā atcerēties un regulāri arī teikt labus vārdus un samīļot mūsu mīļās un skaistās sievas, mūsu mātes, mūsu vecmāmiņas, lai patiešām daudz, lai ir šī izjūta, kad mums ir prieks, kad jūs esat. Mēs pateicamies Dievam par jums, mīļās māmiņas. Un mātes diena ir arī tāda piemērota reize, kad mēs varam runāt par ģimenes vērtībām. Un tās patiešām ir ļoti svarīgi, īpaši mūsu tautā. Jo ģimene ir ne tikai tā dzīves telpa, kurā mēs esam izauguši un iepazījuši pasauli, bet arī mēs iepazīstam arī to, kas ir maigums, kas ir mīlestība, kas ir iejūtība. Ģimene ir vērtība, kas ir ļoti nozīmīga tieši tam, lai sabiedrība būtu harmoniska, lai sabiedrībā būtu šīs cilvēciskās un saviesīgās vērtības. Ģimenes vērtība veido tieši to Dieva svētītu tautu un zemi. Un kad mēs mūsu valsts himnā dziedam Dievu svētī Latviju, tad tur mēs lielā mērā lūdzam Dievu par to, lai Latvijā būtu laimīgas ģimenes. Un šajā ziņā, ja mēs tā padomājam, mūsu himna ir tāda īsa, vai ne? Bet tur mēs dziedam, kur Latviju dēli dzied, kur Latviju meitas zied, laid mūs tur laimē diet. Un tur ir tā doma tieši, kas ir ierakstīta 4. bauslī, kuri teiks, tev būs tēvu un māti godāt, lai tev labi klājas, un tu ilgi dzīvo savā zemē. Un tā ir pilnīgi paralēle. Šī tautas lūkšana, himnā ieliktā tautas lūkšana, arī izsaka šo lielo vēlēšanos un ilgošanos pēc tā, lai mūsu zemē mēs varam labi dzīvot, lai mēs varam laimēdiet, ka mēs priecājamies par cilvēkiem mums līdzās, par mūsu skaistajām sievām, sievietēm, mātēm un par mūsu vīriem, lai mēs varam dzīvot zemē, kurā ir varētu teikt, harmoniska sabiedrība, jo nav labi ne vienā virzienā, proti, nav labi, ka sabiedrība ir pārāk vienā tādā, varētu teikt,
patriarchālā līmenī, un nav arī labi, kad ir tikai šajā matriarchālajā līmenī. Ir jāatrod šī harmonija starp šīm abām pusēm. Un mūsdienās patiešām ir ļoti svarīgi, kad mēs iestājamies par to un atceramies un akcentējam vērtības, kas veido mūsu sabiedrību. Sabiedrība, kas savā būtībā ir uz kristīgām vērtībām būvēta. Mēs nevaram iedomāties mūsu sabiedrību bez kristīgām vērtībām. Viņas veido mūsu sabiedrības pamatu. Un šo mēs aizmirstam paši savu būtību. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, kad mēs šīs vērtības nevis tik daudz mēģinam uzspiest, bet ka mēs tās ieaudzinām mūsu bērnos, galvenokārt tieši ar šo labo un pozitīvo piemēru. Caur to, ka mēs mūsu bērnus audzinām ar labestību, ar mīlestību, ar rūpēm, ar uzmanību, un arī ar labu piemēru, ka mēs paši cits citu mīlam, ka mēs izrisinām savas attiecības, bet mēs nonākam pie saskaņas, un ka mēs vadamies no cieņas, no respekta, no savstarpēja atbalsta, un ka mēs nekautrējamies ar apliecinājumu, ka mēs esam precējušies, ka mēs mīlam viens otru, un ka tas ir ļoti svarīgi mūsu ģimenē, un tas bieži vien šīs pamatvērtības, viņas nenāk pašsaprotami. Viņas nāk caur to, ka kāds par tām runā, kad kāds tās apliecina, jo tas automātiski neienākas mūsu bērnos. Un tāpēc tieši šajā laikā, kad mēs piedzīvojam atkal kārtējo šo demogrāfisko bedri, mums ir ļoti svarīgi latviešu tautā akcentēt tieši šīs ģimeniskās vērtības. Jo mūsu tautai ir vitāli svarīgi, lai latviešiem būtu ģimenes, kurās ir vairāki bērni. Jūs atceraties, tagad nesen Agnese Irbe runāja par to, cik svarīgi ir mūsu tautai nākotne. Cik svarīgi ir, ka mūsu jaunajām sievietēm dzimst vairāki bērni. Tāpēc, ka, diemžēl, šī mūsu latviešu tauta, mēs samazināmies. Un katru gadu samazinās apmēram par vienas mazpilsētas lielumu. Un tas ir diezgan, jāsaka, jau nopietni ir palicis, un par to mums ir svarīgi domāt. Mums ir pat vajadzīgs nedaudz pamainīt sabiedrības domāšanu, proti, ka mēs priecājamies par jaunajām ģimenēm. No vienas puses liekas, tas ir pašsaprotami. Man vismaz tā liekas, ka mums ir prieks par to, ka mēs redzam bērnus, prieks par to, ka mēs redzam, kad pa ielu iet ģimene ar bērniem, ka mēs priecājamies, kad mēs veicinām visādos veidos sabiedrībā to, ka mums ir bērni, jo dzīvības vērtība viņa ir ļoti augsta vērtība. Un tāpēc tas ir tik ļoti svarīgi. Tieši šis labais, pozitīvā pieeja sabiedrībā. Un šodienas evaņģēlija teksts ir par to, kā sastopas divas mātes un piedzīvo patiešām lielu prieku par to. Un tur sastopas Dieva dēla māte Marija un sastopas Jāņa Kristītāja māte Elizabete. Un te mēs varam domāt par to, ka mūsu dzīvēs mēs sastopam, varētu teikt, mēs piedzīvojam šīs trīs mātišķās izpausmes. Mēs mūsu dzīvē esam izauguši ar savu miesīgo māmiņu, kura mūs ir laidusi pasaulē un rūpējusies par mums līdz pieaugšanai, un vēl arī pēc tam mēs esam piedzīvojuši savas mātes. Bet mēs arī mēs piedzīvojam mūsu zemē, mūsu tautā, mūsu māti Latviju, par kuru esam gatavi cīnīties, to aizstāvēt, līdzīgi kā to darīja arī mūsu senči, arī iepriekšējās paaudzēs, un arī tagad, arī Ukrainas zemē un citviet, arī citi karavīri cīnās par viņu māti, par viņu zemi, par viņu dzimto zemi. Un trešais, kas varētu teikt, kas ir mūsu šī mātišķā izpausme, ko mēs piedzīvojam arī ticības ziņā, ir mūsu māte baznīca. Tātad mūsu miesīgā māte
mūsu tauta, mūsu zeme šajā mātišķajā izpratnē un arī mūsu māte baznīca. Jo tā ir mūsu dvēseļu māte, kura ir mūs pieņēmusi un kurā mēs visi esam debesu Tēva bērni un Jēzus Kristus mācekļi. Un baznīca ir tā mūsu māte, kura vienmēr mūs uzņem ar dziļu mātes mīlestību. Baznīcā mēs piedzīvojam šo garīgo mīlestību un sniedz mums šo dvēseles mierinājumu. Mēs tur piedzīvojam mūsu grēku piedošanu, mēs saņemam savu garīgo maizi un šo garīgo klātbūtnes izjūtu, un tā rāda mums Kristu, aicina viņam sekot un līdzināties viņam, kurš ir patiesais cilvēks. Un mūsu mātei baznīcai mēs esam allaž gaidīti, un tur varētu patiešām lest salīdzinājumus, ka šīs trīs latviešiem īpašīs mātišķās izpausmes mēs varam dažādā veidā piedzīvot. Marija un Elizabete raksturo šo, varētu teikt arī šo garīgo sadraudzību, ko mēs piedzīvojam, kad mēs atnākam uz savu draudzi, ko mēs piedzīvojam starp ticīgiem cilvēkiem, kuri patiesi no visas sirds tic Dievam. Marija meklēja Elizabetē atbalstu, to atrada un guva, un tad viņa varēja doties tālāk, atgriezties atpakaļ savā Nācaretē un doties ar Jāzepu kopā uz Betlēmi, kur laida pasaulē Dieva dēlu. Un patiešām mēs varam piedzīvot šo kopību, kur mēs varam izdzīvot ticības noslēpumus. Marija un Elizabete savās miesās ieņēma šo Dieva apsolījumu bērnus, un viņas bija tās, kuras laida pasaulē tos, kas viņām bija apsolīti un doti. Un te man gribētos domāt par mātes garīgo un ticības aspektu. Kā Dievmāte Marija, tā māte iemieso Dieva apsolījums un Mesiju un Kristu, tāpat arī katra māte iemieso Dieva radītāja gribu, lai pasaulē būtu cilvēki, lai pasaulē būtu labi cilvēki un lai pasaulē vairāk būtu Dieva ļaudis. Un Elizabete, kad viņa piedzīvo Marijas tuvumu, viņa gavilē garā un godina savu jaunāko radinieci, ka Marija ir viņas kunga māte, kura nāk pie Elizabetes, un tas Elizabetei ir pagodinājums, ka viņas kunga māte nāk pie viņas. Mēs redzam, kā Elizabete spēja redzēt jaunajā meitenē Marijā Dieva izredzēto. Un tas nozīmē, ka Elizabetei bija ne tikai ticība, bet arī Dieva dotās spējas redzēt patiesību un turklāt arī pazemība, redzot to, cik viņa Marijas priekšā patiesībā ir šī, kas saņem. Un tas ir aicinājums un uzdevums arī mūsu mīļajām māmiņām iestāties par visu, kas vairo dzīvību, kas vairo labo, kas vairo Dieva godu. Un bieži vien tas ģimenes mātes, un tieši ģimenes mātes ir tās, kuras atved ģimenes un tēvus uz baznīcu un pieved pie ticības un līdz Dieva atziņai. Un Dievs ir tas, kurš pārliecina, kurš izmaina cilvēka sirdi. Un paldies jums, lai Dievs jūs svētī un palīdz, mīļās mātes, lai dāvā jums savu žēlastību, lai šajā dienā jums ir daudz jauku brīžu kopā. Lai Dievs jūs svētī, esiet laimīgi mūsu ģimenēs. Āmen. Un tālāk mēs apliecināsim savu ticību. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris aprakts, nokāpis ellē, 3. dienā augšām cēlies no mirušajiem,
uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz Svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen!